Labdien! Labvakar! Vai vienkārši sveicināti? Sasveicinamies ar jums tāpat kā pagājušajā gadā. Un pagājušajā gadā pirmajā epizodē mēs jūs uzrunājām arī, bija novembris. Jā, mūsu valsts un arī teātra svētku mēnesis. Jā, ja runā pa mēnešiem, tad rumāņiem ir tāds ticējums. Ja mēneša nosaukumā ir burts I, tad mēnesis būs ļoti veiksmīgs. Bet ko tad, lai iesāk martā un augustā? Tu zini, kā rumāniski ir marts vai augusts? Es arī nezinu. Es pieļauju, ka tur ir pilns arī burtiem. Jā, bet šajā epizodē varētu pat teikt, ka speciāli izlaidumā mēs tiksimies ar kādu dāmu, kurai vārdā arī ir burts I. Kur tad viņai I? Viņu taču sauc Dace. Mēs jau visi viņu saucam par Dacīti. Tad gan. Jā. Šajā epizodē mēs tiksimies ar Ādolfa Alunāna Jelgavas valsts pilsētas teātra galveno māksliniecisko vadītāju un galveno režisori Daci Vilni. Jo šogad ir tāds īpašs notikums. Mūsu pilsēta viņai piešķir Jelgavas apbalvojumu, Jelgavas goda zīmi. Jā. Vispār jau novembris Dacei parasti katru gadu ir tāds frekvents mēnesis, ka viņa tādā pirmizrādes gaidās. Pirmizrādes tādā drudzītī, bet viņa ir laimīga, priecīga, jo man liekas, ka Dace ir diezgan laimīgs cilvēks. Un kurš gan nevar būt laimīgs, ja savā darbā nodarbojas ar to, kas ir patiesi pie sirds? Un pie sirds Dacei noteikti ir, bija un būs teātris. Un mums visiem ir paveicies, ka tas ir Jelgavas Ādolfa Alunāna teātris. Un jāsaka, ka teātris bez Dacītes nebūtu tas teātris, kādu mēs jelgavnieki to zinām šodien. Paklausīsimies, ko viņa pati par to saka. Paklausīsimies. Vispār jau mums daudzi ko paklausīties, jo daudz kas ir apfilmēts kādām 10 epizodēm. Līdz 36. gadam varēsim klausīties. Tā, aiziet. Kā vienam no mūsu teātra cilvēkiem, kam skatuve bijusi pazīstama jau bērnībā, vai palikuši atmiņā pirmie soļi uz skatuves un kādā vecumā tas notika? Zini, kā bija? Bija tā, ka es jau maziņš būdama, to es salīdzinoši nesen, tagad vēl atsaucu prātā, ka Rīgā Sarkandaugavā es pavisam maziņš taisīju ar sētas bērniem izrādes. Pati spēlēju un pati režisēju, ja, un Tānis sēdēja uz beņķīšiem, skatījās. Un tad, protams, jā, tad bija Rīgā, tad bija televīzijā bērnu dramatiskais ansamblis Dzirkstīte, un pēc tam bija Rīgas Pionieru teātris, un tad, kad es no 6. klases atnācu uz Jelgavu, tad 1. septembrī es jau prasīju klases biedriem, vai Jelgavā ir iespēja spēlēt teātri. Un klases biedriem bija Skaidrīta Rāta, kas bija drusku pagājusi maliņā no bērnu dramatiskā pulciņa, un tad es sarunāju ar Skaidrītu, un Skaidrīta arī atgriezās, un tā kā es atnācu. Jā, sen. Kura bija tā pirmā izrāde, kuru tu redzēji Alunāna teātrī? Lūk, tas ir labs jautājums, jo es skatījos lielo izrādes, bet es tagad neatceros, vai tā bija Princese Gundaga. Var jau būt, ja? Vai tie bija bez vainas vainīgie? Nu, tā kā jā, nu, tas bija tas repertuārs, ko spēlēja tātad 70. 71. gads, nu. Jā, bet mēs bērni skatījāmies praktiski visas izrādes, es neatceros, kura tā bija. Ja būtu jānosauc pašas spēlētās lomas atmiņā vislabāk paliekošākās, kuras tās būtu? Man ļoti patika Variaķio fantāzijas, Intas Aleksas režijā. Un tad ir interesanti uzreiz, kas nav prātā. Lūciņa Fedo taisīja Jānis Brigadieris Ilgu. Un man ir palicis prātā tas darba process kā ļoti, ļoti interesants. Un pēc laiciņa, pēc kāda krietna laiciņa, es sapratu, kāpēc man tā likās, jo man tur bija salīdzinoši maza loma, ja, bet man tātad tas režisoriskais, acīm redzot, viņš kaut kur, tas darba process, ja, viņš kaut kur man tātad kaut kur nāca, nosēdās kaut kur zemapziņā, un tāpēc varbūt tās arī tās atmiņas tādas. Jā, un faktiski, jā, es jau
es tādas galvenās lomas neesmu spēlējusi, ja? Jo es jau esmu tā kā kādreiz bija tā subrete, ja? Nu, tas apzīmējums tām lomām. Bet tad jāteic, kopš es sāku kaut ko pati darīt režijā, man vairs nebija interesanti spēlēt teātri. Man piedāvāja lomas, bet es praktiski tā atteicu, jā. Par to arī nākamais jautājums. Bieži vien aktieriem atnāk tā atklāsme, ka tagad man jākļūst par režisoru un pietiks ar to aktieru padarīšanu. Es tagad tiešu režijā. Kurā krastā tad ir ūdens siltāks? Noteikti režijā. Noteikti. Priekš manis tas tā ir. Un, starp citu, ja atcerieties mūsu Arvīdu Matisonu, viņš ļoti daudz spēlēja gan savās režisētajās izrādēs, gan paralēli Lūcijas izrādēs viņš spēlēja. Ja? Un faktiski, man godīgi sakot, liekas, ka viņš bija vairāk aktieris kā režisors. Bet man noteikti bija daudz interesantāk pašam kaut ko, jo vēl kas ir, mums jau nav nekāds ierobežojums repertuāra izvēlē. To repertuāru, ko režisors izvēlas, to viņš var taisīt. Ja? Un tas ir fantastisks lidojums, iztēles lidojums, vai ne? Viss, kas man ienāk prātā, es varu taisīt. Man neviens neko nesaka, vai ne to tu neņemsi, vai ņem šito. Nu, jā. Filozofisks jautājums. Kad rodas izrāde? Kad rodas izrāde? Zini kā, viens ir tas, kad es izlasu to materiālu, ja tas materiāls man paņem, tad tas materiāls manī var auklēties, gadiem viņš var manī iekšā auklēties, ja ziluņu grūtniecība, un viņš gadiem ilgi auklējās, un kaut kad viņam ir jāiznāk, ja? Tā ir viena lieta. Tad ir ļoti interesants periods, kāds man šobrīd ir, tātad pirmsrāde 23. novembrī, un tad man ir apmēram tā, vienu dienu man liekas, ka izrāde būs, otru dienu man liekas, ka izrāde nebūs, ja? Un tas ir briesmīgs, jo tās šaubas, tā sevis šaustīšana, un tad jau, ka tu vairāk neko nesaproti. Un ja jūs atcerties pidžamu, kur jūs abi spēlējat, pidžamu 6, mums jau vairs nebija smieklīgi. Kad mēs jau mēģinājām, mums bija smieklīgi pirmajos mēģinājumos, kad mēs lasījām. Pēdējos mums vairs nebija smieklīgi. Un tad, kad pirmizrādēs zālē atskanēja pirmie smiekli, es skatījos, kuram no jums kaut kas ir nokritis. Nopietni, ja? Jā, bet tas ir ļoti jauki, jo tas ir, ja tā nebūtu, tad jau mēs to nedarītu. Ja? Un tas ir tā liekas, vai nu priekš kā man visu šito te ārprāt, un priekš kā man visu nervi čupā un viss. Bet ar katru nākamo tu jau to aizmirsti. Man bija interesants salīdzinājums nesen, kas man arī to prasīja, kā top tagad šī pirmizrāde, kas tagad būs. Un tad es to tā arī, to var salīdzināt, sievieti to viegli var salīdzināt ar dzemdību sāpēm, ja? Tās ļoti ātri aizmirstas. Tad, kad man to no malas kāds teica, tad man likās, nu labi. Bet to es pati sev varu teikt, nevis pati sev, bet pati pēc savas pieredzes, tas aizmirstās. Un atkal tas radošais, jo tas arī, protams, ir radošs process. Nu, es esmu dzirdējis par bērnu gaidīšanu, ka daudzi saka, ka tas ir termināls process. Tam ir sākums un tam noteikti būs beigas. Nu jā, un pirmsrādē jābūt tā kā tā, jā. Nu, jā. Cik svarīgā ir režisoram lomu sadale? Partnerības, vai kā to mēdz dēvēt, lomu pasijans, vai vienmēr viņš saliekās tā, kā gribās, un vai ir kāda atšķirība izvēloties aktieru ansambli pēc izrādēm? Zini kā, es nepateikšu neko jaunu, ka izrādes panākumus nosaka, gribējuši teikt 90% aktieru izvēli. Aktieru izvēli un tātad lomu sadalījums, ja? Es piekrītu tiem, kas to tā apgalvo. Bet ir bijis arī citādi, jo es esmu atsevišķas izrādes arī taisījusi, kur vienkārši skatoties pēc aktieru noslodzes, un arī tad var iznākt. Ja? Tad man ir jāteic tā, vai vienmēr viss iznāk. Vadoties tagad par aktieriem runājot, nevienmēr viss iznāk. Tu esi kaut kā iedomājies, ka tas aktieris to izdarīs, un tad tu redzi, ka tomēr nē. Ja? Bet to zini tikai tu pats. Ko nozīmē strādāt ar amatieriem? Kādām īpašām iemaņām jābūt režisoram? Saproties, godīgi sakot, man nav salīdzinājumi, es jau neesmu ar profesionāļiem strādājusi, bet kas man gan jāteic tā, ja profesionāļiem tas ir darbs, un viņiem var vairāk
no viņiem var vairāk prasīt un vairāk uzbļaut. Ja? Amatieriem ne par velti ir vajadzīga šī pedagoģija un psiholoģija, ja? Lai mācītos par amatieru teātra režisoru, kur mums vēl aizvien tādas studiju programmas nav. Ja? Un tad, kad man jautā, ar ko tā atšķirās, ja, no tīrā teātra režisora, jā, ir vajadzīga šī pedagoģija un psiholoģija. Jo, ja tas ir cilvēkam, aktierim, ja tas ir viņa darbs, man ir tiesības uz viņu bļaut, kā man ienāk prātā. Ja? Nu, ja. Jā, un galā mēs amatieri pa dienu darām pavisam citas lietas, un mēs ar teātri nodarbojamies tikai vakarā. Zini, kur ir tas jaukums? Ir tas jaukums, ka es daudzkārt skatos profesionālo teātru izrādes, ja? Un tad, ja tur ir kaut kas ļoti, ļoti konkrēts, piezemēts pie dzīves, pie šodienas, ja? Tad es daudzkārt redzu, kad ir kaut kādas nepatiesības, ja? Jo tas ir tā kaut kur, jo viņiem jau nav ne vaļas, ne iespēju, lai viņi tagad, bet šeit viss ir skaidrs. Ja? Jo katram ir sava profesija, ja? Un nepieciešamības gadījumā es jau varu pastāstīt partnerim, kā tev tagad tur kā tajā profesijā tu tur daries. Tas ir bonus, jā. Ādolfa Alunāna teātris iestudēja arī izrādes pašiem mazākiem skatītājiem, bērniem ar diezgan labu regularitāti. Un ar ko tad bērnu izrādes atšķirās no tā saucamajām lielajām izrādēm? Un vai nav tā, ka bērni ir paši prasīgākie skatītāji? Tātad bērnu izrādēm jābūt krāsainām, bērnu izrādēm jābūt labestīgām. Ja? Te nevar būt ļaunums. Zin, kā interesanti bija, taisījām 3 ruksīšus. Un tur oriģinālā, kā tas ir, kā daudzās pasakās tā ir, ja? Tātad vilks iekrīt katlā ar verdošu ūdeni. Es nekādi to nevarēju pieņemt, ja? Un mēs mainījām. Vilks iekrita vienkārši aiz restēm kamīnā, kas nekurējās, ja? Bet iekrita un bija šīs restes, bija tātad šis cietums. Un tad atceries, viens no ruksīšiem prasīja bērniem, ja? Ko mēs darīsim vai ne, vai mēs tam vilkam piedosim un laidīsim viņu ārā. Un tas ir daudz labāk nekā vilku iemest iekšā verdošā ūdenī, vai ne? Jā. Nu, jā. Ja vilks guļ un nekustās, aizdīsim viņu pie ārsta. Viss atrisinās. Jā, jā. Kādas ir domas par teātru veco teicienu? Nav liela un maza loma, ir tikai liela un maza aktieri. Taisnība. Es ļoti, ļoti cienu mūsu teātra aktierus, kas neatsakās no vismazākajiem uzdevumiem. Un tad līdz ar to, ja kāds kādreiz pasaka, ja, nu, es nezinu, nu, man jau tā un tā, ja, nu, tad es tā domāju, nu, paga, ja. Ir tieši tā, nav maza loma, jā, nav, jā. Un kādi būtu tavi kā mūsu teātra, Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra galvenās režisoras izaicinājumi nākamajai 5 gadai? Aha, labs jautājums. Es domāju, ka mēs jau ar tiem izaicinājumiem cīnāmies. Mēs cīnāmies tā kā ne mūsu vainas dēļ, nedz arī kultūras dēļ, iestādes kultūra dēļ. Mēs ļoti maz tiekam uz lielās skatuves. Ja mēs biežāk tiktu uz lielās skatuves, mēs varētu spēlēt izrādes daudz un dikti, jo mums jau repertuārā tās ir. Mēs esam sākuši spēlēt kamerzālē šeit. Ja? Mēs esam ļoti uzlabojuši un vēl padomāju, kā mēs vēl varam uzlabot šo kamerzāli. Ja? Tā kā tas, es domāju, tas ir ļoti labi. Izaicinājumi ir kādi? Izaicinājumi ir, mums parādās jauni režisori, kas iestudēja savus darbus uz autorlīgumiem. Ja? Mēs viens no otra skatāmies, viens no otra mācamies, gan režisori, gan arī aktieri. Ja? Mēs redzam, kur ir kaut kas, kas kādam ir paveicies labāk, ja? Un mēs saprotam, kas ir tas, ko varbūt es neesmu izdarījis. Ja? Un tātad tas man ir, jo tās ir meistarklases, ja? Gan jums aktieriem, gan mums režisoriem. Ja? Jā, tas ir ļoti interesanti. Jā. Vienīgais izaicinājums, lai būtu kur spēlēt, jo mēs, man liekas, varētu spēlēt daudz un dikti katru nedēļu pa izrādē vismaz. Un kāds būtu novēlējums teātrim 65 gadu jubilejā? Saglabāt to radošumu, saglabāt humoru pašiem pret sevi, pret dzīvi vispār. Ja? Jo, ja cilvēks pārāk paliek nopietns un svarīgs, ja? Tad
arī kaut kas tā kā nav īsti, ja? Jo patiesībā, ja, mēs nedrīkstam to aizmirst, ka mēs esam amatieri. Kaut arī daudzos gadījumos mēs esam amatieri tik tālu, ka par to jūs nesaņemat algu. Ja? Vienīgais, kas liecina par amatierismu. Ja? Bet tāpat laikā, jā, jo cilvēks pats sevi uztver pārāk nopietni, sāk uztvert pārāk nopietni šajā dzīvē, tad citiem jau viņš vairs neliekas tik nopietni uztverams. 65 gadi teātrim, vai tas ir daudz vai maz? Redz, ar to laika skaitīšanu jau ir tā interesanti, jo patiesībā mēs jau varētu skaitīt to Jelgavas teātra pastāvēšanas laiku no Ādolfa Alunāna laikiem, protams, ja. Protams, jā, un bija profesionālais teātris, un bija biedrība teātris, un viss, kas bija. Jā, bija pa vidu, diemžēl, bija Otrais pasaules karš, ja? Bet tūlīt pēc Otrā pasaules kara jau sāka darboties. Jā, profesionālais Jelgavas teātris turpināja darboties kādreizējās televīzijas studijas telpās Laicenielā, pēc tam viņi pārtapa par Valmieras teātri, acīm redzot Jelgavā, nezinu kāpēc, vai Rīgas tuvums vai kas, bet no 44. gada jau atsāka darboties arī, kā mēs šodien sakām, amatieru teātris. Mums teātrī runas ziņā ļoti lielu iespēju ir atstājusi režisora Inta Alekse, kur bija gan režisori, gan pedagoģi. Ko par viņu varētu pastāstīt? Režisora Inta Alekse bija brīnišķīgs cilvēks, ļoti, ļoti jauka. Un tāpat laikā, ziniet, kā interesanti ir, kad to arī Lūciņa Feidova ir teikusi, ka viņas tikai tāpēc varēja tik garus gadus tandēmā strādāt, ja? Ka Aleksīta bija no tiem cilvēkiem absolūti bez kādām ambīcijām. Ja? Viņa vienmēr bija otrais cilvēks, ja? Bez kādām ambīcijām. Nevienu brītiņu viņai nesāka likties, ka kā es taču arī taisu labs izrādes un tā tālāk. Ja? Viņa vienmēr bija, bet tāpat laikā, jā, runas pedagogs. Godīgi sakot, konservatorijā man nelaimējās ar tik labu runas pedagogu, ja? Un paldies Dievam, man ir tātad šī Intas Alekses skola. Ja? Jā, tas bija ļoti jauki. Jā. Ādolfa Alunāna teātra vēsture nav iedomājama bez mūsu režisores Lūcijas Ņifēdovas pašaizliedzīgā mūža ieguldījuma teātra laikmetā. Viņu varam droši saukt par mūsu teātra māmuļu, kas jau pāris gadus noraugās uz mums no mākoņu maliņas. Kādas ir tavas atziņas un atmiņas spilgtākās par Lūciju? Es kāpēc tagad uzreiz smējos, jo tikko runāju par Intu Aleksu, bija tā interesanti, tad, kad es atnācu man bija 12 gadu, tad mums darbojās ar studiju, ar bērnu dramatisko toreiz vēl biju. Tā tad bija režisora Līga Laksteņa, Lūcijas Ņifēdovas studenti, ja? Un tad, kad manis kaut kur jau sāka kaut kādās bērnu lomās, un tas nevis kaut kad, bet tūlīt jau tas arī notika, Lūcija Ņifēdova man iesaistīja arī kaut kādās tais bērnu lomās. Un tad bija tā interesanti, ka man kā bērnam, tad, kad Inta Alekse man piedāvāja lomu, man bija tā, un es teicu, un visi uz man tā skatījās, jo man no viņas bija vairāk bail kā no Lūcijas, jo tā Lūcija jau bija pierastāka. Ja, un Inta Alekse, ja viņai bija tāds skatiens, ja viņai bija tādas diezgan pabiezas brilles, un viņa tā skatījās, un tad, kad šo te kādu mēs stāstu, ja, tad visiem liekas dīvaini, jo patiesībā viņas bija pilnīgi dažādas, ja, šajā ziņā personības. Lūcija ir, ja man jāsaka, es neesmu bijusi viņas studente, bet patiesībā viņa ir mans režijas pedagogs. Tiešā, netiešā veidā. Tad, kad viņa redzēja, ka es jau pati kaut ko sāku grābstīties gar režijām, ja, viņa arī, kā teikt, runājās ar mani un tā tālāk tā joprojām. Tad viņai bija sapnis man aizsūtīt uz Gitisu, neizdevās, ja. Jo es jau biju sākusi strādāt, un tad man likās, vai tad, jā. Mums tas teātra cilvēku žargons, ja pieņemsim, iet ārā izrāde, ja. Ielec kādā lomā. Ja? Mums tas liekas pats par sevi saprotams, ja mēs sakam ielec, ja? Lomā. Vai kad tev izrādiet ārā? Es tagad vēl kaut ko, daudz mums tādu ir. Ja? Citiem amatieru teātriem nav saprotams šis mūsu slengs. Jo tas, godīgi sakot, tas nāk no profesionālā teātra slenga. Ja? Un tas mums ir, protams, no Lūcijas arī. Ja? Pirms 100 gadiem Jelgavā bija profesionālais teātris. Vai tāds būtu nepieciešams arī šodien? Man jāsaka tā Latvija nav tik liela, un to skatītāji nav tik daudz,
Man liekas, ka to profesionālo teātri jau pietiek. Nu, tā kā. Es domāju, ka nē, jo mēs neesam tik daudz Latvijā vispār. Nu, tagad pie kaut kā saulaināka. Parasti teātra klasiskā sezona sākās rudenī un noslēdzās kaut kad pavasara beigās, bet bija gadi un bija laiks, kad sezona turpinājās visu vasaru ar vasaras izbraukumiem, brīvdabas izrādēm. Redz, tagad jau ir cits laiks, jo tagad ir daudz tie, kā jau mēs runājām, tie projektu teātri, kas brauka apkārt pa vasarām. Tajā laikā, kad mēs braucām, tādu nebija. Un tad mēs tiešām varējām braukt 4 dienniekos pa visu Latviju, un mums bija parasti pārsvarā tās jau bija brīvdabas estrādes, un tad bija estrādes, bija pārpildītas. Tas grūti to iedomāties, jo brīvdabas estrādē ir daudz vairāk vietu kā jebkurā kultūras namā. Un tās estrādes, tās bija pārpildītas. Laiks tas bija brīnišķīgs. Gulējām uz matračiem kultūras namos. Ja tagad dziesmu svētkos dalībnieki saka tā, kāpēc viņiem vajadzētu gulēt uz matračiem skolā, ja? Bet toreiz mēs tā gulējām, tas bija viss ļoti jauki. Ja? Tā kā jā, un vēl kas ir ļoti jauks teātrim, kas nav nec koriem, nec deju kolektīviem. Deju kolektīvi ir sadalīti tātad jaunieši, vidējie un seniori. Ja? Bet faktiski mēs jau bērni izaugām. Tās bērnu lomas, kas bija jāspēlē, mēs spēlējām kopā ar lielajiem, un tie lielie arī bija gan jauni cilvēki, gan veci cilvēki. Ja? Un tā mēs izaugām tajā teātrī. Ir sens skatuves likums. Ja uz skatuves atrodas bise, tad izrādes laikā tā noteikti izšaus. Cik liela nozīme scenogrāfijai ir izrādē? Bet redz, kā ir. Tam režisoram, ja ar to scenogrāfu arī tas, viņam ir tas tāpat kā ar tiem aktieriem. Ja? Tas scenogrāfs vienam patiks viens, otram patiks cits. Ja? Lūcijai ļoti laba sadarbība bija ar Edvīnu Kalninieku. Viņa tiešām, tas bija arī brīnišķīgs tandēms gariem gadiem. Ja? Un tad, kad bija kāds cits scenogrāfs, ja? Tad tā kā kaut kā, tad nebija tā sazemēšanās. Ja? Man jāsaka tā, man jau patiešām patīk Ivars Pirvits kā scenogrāfs. Ja? Kādam tas tā nepatiks, tas ir kas kā kuram. Ja? Jā. Un vēl kas ir, protams, jāsaka tā, mūsu Jelgavas skatītājs ir pieradis, ka izrādē ir scenogrāfija. Iedomājieties, vai mēs varētu uztaisīt izrādi ar vienu beņķīti? Diez vai? Jā, mēs skatītāji esam izlutinājuši ne tikai ar savu scenogrāfiju, bet arī to, ka bieži vien mēs uzvedam pat mūzikus. Muzikālās izrādes un uzvedumi, tie ir vienmēr liels izaicinājums gan režisoriem, gan pašiem aktieriem. Cik daudz enerģijas tas paņem no režisora? Un vai ir tā, ka ja mūzikls nav taisīts kādu ilgu laiku, tad gribās vienu mūziklu uztaisīt? Gribās, jā. Gribās, jā. Bet jāsaka tā, es domāju, ka no režisora tas diez vai vairāk enerģiju paņem. Ja? Bet te redz tā tad ir tas, kad ir, es sākšu ar to vienu vārdu, tās ir citas izmaksas. Ja Havajs puķei mums bija orķestra bedrēma orķestrs, bet Skaistajai Lēdijai mums bija instrumentālās fonogrammas ierakstītas, ļoti veiksmīgi ierakstītas. Ja? Tad pieņemsim, Ozā mums arī ir ierakstītas tās fonogrammas, bet tas viss kāds jau arī to ieraksta. Ja? Tas tāpatās kā Lēdijā, tas bija tiešām kameru orķestrs, kas ierakstīja to, un tā kā, tās ir izmaksas. Režisoram tas ir režisora darbs. Bet... Mūziķi tur ir arī iesaistīti. Jā, mūsu koncertos, jā. Un ko varētu novēlēt mūsu skatītājiem? Pirmām kārtām es gribu pateikt lielu paldies Jelgavas skatītājiem, jo tā mīlestība, kā mūs mīl Jelgavas skatītājs, jūs man piekritīsiet. Jo mēs jau esam drusku izlaidušies. Ja bija pirms kādiem gadiem, ka mēs jau priecājāmies, ka zāle ir izpārdota, ja, tad tagad mums kā vēl nav, jo mēs esam jau izlaidušies, jā, labā ziņā izlaidušies. Ja. Tā kā man jāsaka liels paldies Jelgavas skatītājiem. Un mēs centīsimies turpmāk arī nepievilt jūsu un taisīsim izrādes. Jā. Uz tikšanos pirmizrādēs? O jā. Un izrādēs? Jā, tieši tā.